Un tad tā dziesma tomēr 7 gados, un tas albums tiek kārtīgi noslīpēts. Un tad šīs dziesmas iet jaunā kvalitātē un jaunos apriņķos, ja? Jo tomēr skatītāji arī novērtē to kvalitāti, ja? Un starp citu, kā jums ir ar disku ierakstīšanu, kā jums, kas atbalsta disku ierakstīšanu? Nu kā, saprotat paši, jā, ik pēc 7 gadiem izdodot disku sanāk jauna paudze gandrīz, tur nākuši jauni bērndārznieki. Mūs jau neinteresē, kas mūs klausās, galvenais, lai tie vecāki tomēr atbalsta jūs. Jā, pērk mūsu ierakstus, galvenais, lai mums nāk nauda tomēr. Nekļūsim mankārīgi tomēr, kā jau latvieši, ja, nu vajag piezināties. Tas ir dažreiz. Bet, patiesībā, īstenībā tā mūzika mūsiem ir atšķirīga, ir. Tomēr bikses ik pēc 7 gadiem ir citas un... Par to runājot, kā jau stilu grupai, vai ir kāds stilists, vai kas palīdz jums tomēr saposties un izvēlās jūsu attiecīgo tērpu katram koncertam un pieskaņo tomēr arī garastāvokli, kas jums tajā vakarā ir attiecīgais? Jā, mums savs dizaineris 60-gadīgā Māra, viņai ļoti labi padodas, viss šitas te pasākums, džins ir ideāli, viņai mēs iedodam kredītkarti un lai iet uz Degas veikalu, nekur citur, tur mums ir noslēgts līgums, ka tur tikai drīkst pieņemt mūsu kredītkartes, un tad tur viņi arī iepērkās ne vairāk par 5 latiem uz cilvēku, un kreklus, bikses. Jā, tas ir ļoti labi, ka jaunām grupām ir atradies finansējums, un ir atradies tas, kas tomēr jūs notur virs tā vidējā līmeņa Latvijā, un jūs tomēr arī tiekat ielausties, kā saka, jaunākajos apriņķos un augstākā kvalitātē parādāties, ja? Un kā vai nākotnē ir kādi plāni uzstāties kādos saviesīgos pasākumos vai, piemēram, tajā pašā Eirovīzijas atlases koncertā nostartēt tomēr, lai, kā saka, popularitāti jau tas atlase dod un ievēros jūs tomēr, lai arī netiksiet, bet ievēros jūs tomēr. Varbūt kāds televīzijas pasākums, kur parādīties citā kvalitātē. Šlāgera aptaujā mēs jau esam bijuši. Lūk, ja. Starp citu, tur jūs ļoti labi novērtēju un skatītājiem patika. Paldies jums par to. Man gan tas stulbais, kas tas Krasniņš diezko nepatīk, es teikšu godīgi, es jau viņam acīs pateicu, aizkulisēs pateicu, ja. Un mēs domājam uzstāties tomēr saviesīgos. Eirovīzijā esam 6 gadus mēģinājuši iekļūt, mēs pat pusfinālā netiekam, Latvijas pusfinālā. Bet popularitāte palīdz. It kā, jā, mūsu diskus par kaut kādiem 17 gabaliem gadā vairāk nopērk statistika rāda. Un patiesībā es nezinu, ko lai saka, latvieši, ja patīk, lai klausās, īpaši paldies gribēju pateikt, Mapls vai Upe, mums ir 2 ierakstu studijas, mēs tā domājam savu atvērt, gatavī nostrādāsim 12 mēnešus katrs un mums būs savu